kaut kādi brīnumi. Jā, te esmu zālāju pļavā, protams, kur gan citur. Un pasties, kāda te brīnumi ir. Re, te ir tikai āboliņi. Nu, ir arī stiebruzāles. Stiebruzāles šķiet, ka sāk zaudēt cīņā āboliņiem. Nu, kaut gan vēl varētu būt kādi 50%. Šis ir 4. gada Vital Duet. Un šeit, un mēs parasti sakam, ka sarkanais āboliņš pēc 2 gadiem pazūd, baltais āboliņš turās ilgāk. Un pēc tam paliek tikai stiebruzāles. Nu, ja zālājs jau ir 7 un vairāk gadu vecs. Bet šajā laukā mēs redzam, ka āboliņi dominē, pie tam abi divi. Gan sarkanais, var redzēt, ka tas arī vairāk šķirnes šeit. Un arī baltais, pasties, baltais ir visur. Ja, un zālājs ir milzīgs, milzīgi apjoma. Milzīgas masas, pasties, šitais lineāls ir 50 cm garš. Milzīga proteīna bumba. Šeit ir, jā. Super, zālājs ir izdevies lieliski. Kas varētu būt par iemesliem? Kā jūs domājat? Kāpēc tieši šajā laukā āboliņi tik labi jūtās un šķiet arī, ka vairojās, tāpēc, ka jau āboliņš ir pārziedējis, gan sarkanais, gan baltais. Iesējās un labprāt turpina augt. Kas te varētu būt?